Čau, dārgie raidījuma Kivi skatītāji! Dienas kļūst arvien garākas, un mēs esam priecīgi iepriecināt jūs ar kārtējo raidījumu Kivi epizodi. Kā jau katru nedēļu. Šodienas raidījumā redzēsiet, kas ir migrēna un vai stereotipi par to ir patiesi. Kā tiek organizēta palīdzība Ukrainai caur labdarības organizāciju Ziedot LV? Kas slēpjas Rīgas pazemē? Ielūkosimies Latvijas Nacionālās operas un baleta aizkulisēs. Kā viegli un ātri pagatavot rāmeni? Sirsnība, labestība, labie darbi ir jādara visu laiku. Nāktos piekrist. Varbūt varētu palūkoties, kā rīkojas viena no populārākajām labdarības organizācijām Latvijā. Skatāmies! Esam ieradušies labdarības organizācijā Ziedot LV, lai noskaidrotu, kā notiek ziedojumu vākšanas process un cik aktīvi ziedojumus vāc šobrīd Ukrainai. No pirmās dienas jau Latvijas sabiedrība un uzņēmumi ir aktīvi iesaistījušies, līdzdarbojoties, lai palīdzētu Ukrainai. Ziedot LV jau pirmajās stundās pirms 3 gadiem bija atvēruši portālā Ziedot LV labdarības projektu Ukrainas atbalstam, un Latvijas iedzīvotāju atsaucība bija neticami. Īsos mirkļos jau tika saziedoti pirmie 1000, pirmie 10 000, 100 000, lai tādā veidā izrādītu atbalstu Ukrainas cīņā pret okupantu un iebrucēju. Kā vispār tiek noskaidrots, kādas preces ir vajadzīgas ziedot un kā vispār notiek tā sakontaktēšanās ar Ukrainu? Ziedot LV darbojas sadarbībā ar Ukrainas vēstniecību Latvijā un Latvijas vēstniecību Ukrainā. Mēs saņemam Ukraiņu armijas vai pašvaldību konkrēts pieprasījums pēc palīdzības. Piemēram, ja no Ukrainas armijas vienības atnāk pieprasījums, kad ir vajadzīgi 10 droni, 3 automašīnas, nakts redzamības iekārtas, ģeneratori, ātrās uzlādes stacijas, mēs pārliecinamies ar Ukrainas vēstniecību, ka saņēmējs ir patiess un leģitīms, un attiecīgi tad no saziedotiem līdzekļiem iegādājamies šīs te norādītās lietas, sakomplektējam sūtījumu un ar brīvprātīgiem šoferiem labdarības konvojā izvedam no Latvijas un nogādājam Ukrainā, nododot tieši armijas konkrētās vienības pārstāvjiem rokās. Visa dokumentācija, kas tiek kārtota, lai šo te humanās palīdzības sūtījumu saformētu, ir atbilstoši tieši visām muitas deklarācijām, pavadu dokumentiem un tam līdzīgi. Un Ukrainas puse ir tā, kas arī savos grāmatvedības un reģistros arī visus šos ziedojumus, tā teikt, iegrāmato, jeb uzskaita. Tā ir tā dubultā pārliecināšanās, kad ziedojums, ko Latvijas iedzīvotāji ir veicis, Latvijā ir pārvērties reālā palīdzībā, sasniedzis konkrēto saņēmēju un sniedz to palīdzību, kāda ir tajā mirklī nepieciešama. Kā vispār tiek saglabāta šī aktualitāte, ka ir jāturpina ziedot un palīdzēt Ukrainai? Es gribētu teikt, ka notikumi, kuriem mēs sekojam līdzi gan pasaules mērogā, gan arī Ukrainas situācijā, kurā Krievija katru dienu apšauda gan ar aviācijas bumbām, gan ar dronu uzlidojumiem un cieši nevainīgi iedzīvotāji. Tas ir tas, kas mums pamudina iesaistīties un ziedot, lai Ukraina šajā cīņā nebūtu viena, bet viņi cīnās par visu Eiropas un mūsu nākotni un drošību. Un strādājot Ziedot LV, kopš ir sācies šis karš, kā tas ir mainījis jūsu darbīgu dienu? Mēs katru dienu sekojam līdzi notikumiem un reaģējam pēc tās aktuālās vajadzības. Tad, kad bija Kahovkas dambja pārāvums un tika apludinātas milzīgas teritorijas, mēs uzsākam ziedojumu vākšanu tieši konkrēti plūdos cietušajiem Ukraiņiem, sadarbojāmies ar vietējiem pašvaldībām, ar glābējiem, civilās aizsardzības sektoru un nogādājām tieši viņiem mērķētus ziedojums, kad Krievu raķete sašāva Kijeva Ohmudut slimnīcu un cieta onkoloģijas pacienti mazi bērni. Mēs reaģējām atverot ziedojumu projektu tieši slimnīcas atjaunošanai. Un es gribētu teikt, ka tā Latvijas sabiedrība katrā reizē izrāda savu atsaucību un līdzjūtību iesaistoties, jo mēs nevaram aizbraukt uz Ukrainu nogādājot konkrēti kādus ziedojumus. Mēs varam ar saviem naudas līdzekļiem parādīt savu attieksmi un palīdzēt Ukraiņiem šo cīņu uzvarēt. Cilvēkam, kurš vēl nav ziedojis, bet, piemēram, vēlās ziedot, kas jūsuprāt, kāds būtu jūsu vēstījums šim cilvēkam? Ukraiņi šobrīd cīnās ar savām dzīvībām. Viņiem ir smagākā cīņa. Jāveic. Mums ir vieglākais darbs. Mēs varam noziedot 5, 10, 20 eiro. Es ticu, ka
noziedojot 5 eiro, mēs neviens nabagāks nekļūstam. Tā ir 1 kafijas krūze, 2 kafijas krūzes, bet tā var Ukraiņiem izšķirt dzīvību, nosargāt savu zemi un padzītu uzbrucēju. Sižetu veidoja Dana Daniela Hračaņika, Beāta Roga, Viktorija Gaila, raidījums Kivī. Jā, Ziedot LV tik tiešām vāc līdzekļus cēliem mērķiem, bet ir arī cilvēki, kuriem palīdzība varbūt nav nepieciešama materiālā veidā, bet gan vienkārši ar padomu. Jā, šādu un citu līdzīgu palīdzību sniedz arī Latvijas galvasāpju pacientu biedrība un stāsta par migrēnām, iepazīstina ar to, kas tas ir un kā ar to cīnīties. Galvassāpes ir viena no visizplatītākajām ikdienas diskomforta sajūtām. Kas ir migrēna? Kādi stereotipi par to pastāv? Un vai tie ir patiesi? Migrēnu sauc par aristokrātu slimību. Ja zinām, iepriekš vegetatīvā distonija bija šādā līmenī, kad mēs ikdienā viens par otru reizēm tā ciniski izteicāmies, kas tad tur ir distonija, tu jau nenomirsi. Tad, diemžēl, šobrīd par migrēnu arī neatliekamajā palīdzībā, kur es esmu vērsusies, arī man ir teikuši, ka tā ir tāda sieviešu aristokrāta iedomu slimība. Migrēna tas ir otrs biežākais galvas sāpju veids. Tas ir organiska slimība, tas nav kaut kāda emociju izpausme vai cilvēku iztele. Tas ir organisks process, kuru rezultātā tiek intensīvi kairināts smadzeņu trigemināls kodols, kas atbild par jūšanu seja un galva. Mans diagnostikas ceļš gāja vairāk kā 22 gadus. Tā kā šobrīd man jau ir 30, tad vairāk kā 22 gadus nevarēju saprast, kas ar mani notiek. Bet līdz šim arī šo diagnozi kopā ar neirologu izmeklējot un izslēdzot citas saslimšanas, arī tam aizgāja vairāk kā 5 gadi. Ir tāds stereotips, ka sievietes biežāk cieš no migrēnas. Tas gan ir patiesība. Statistiski, ja es nemaldos, šeit es varu kļūdīties, man liekas, statistiski tas bija 3:1. Tas ir saistāms ar estrogena progesterona svārstībām. Tā tu vismaz izskaidro mūsdienas. Stipras kafijas iedzeršana, lai palīdzētu migrēnas galvas sāpēm, tiešām var palīdzēt. Jā, kofeīns mazina migrēnas galvas sāpes. Man nepalīdz, bet es piespiežu sevi dēļ zemā spiediena kafiju lietot vienreiz dienā. Protams, ir jāizvērās un jāskatās dažādi pārtikas produkti, kas arī migrēnu var izraisīt. Tādi produkti kā šokolāde, sieri un pārējie īstenībā otrādi var provocēt migrēnas. Tiramīns, kuru satur šie produkti, viņš ir, tāds olbaltums, ir viens no provokatoriem. Bet tas ir ļoti individuāli. Katram cilvēkam pašam jāsaprot, diezgan detalizēti jāpaskata savu dzīvesveidu. Gan sociālu pusi, gan psiholoģisko pusi, gan arī bioloģisko, fizisko pusi. No fiziskiem faktoriem, protams, tas ir ūdens dzēršana 2 litri diennakti, veselīgs miegs. 7–8 stundas diennaktī, ar to cilvēki ļoti bieži greko, un tas ir viens no tādiem izplatītiem iemesliem. Ja mēs runājam par sociālu pusi, pārstrādāšanas, regulārs stress darba vai mājās, apstākļi, kas veicina tādu hronisku ikdienas frustrāciju. Šobrīd, paldies Dievam, pēdējo 2 gadu laikā es esmu nomainījusi pilnībā savu dzīvesveidu, es nestrādāju algotu darbu, un man arī migrēnas ir samazinājušās, jo mēs vairāk nolaižam to augsto latiņu savā ikdienas atbildības tajā līmenī, tad arī mēs atslāpstam beidzot. Pie pirmreizējām tādām galvas sāpēm noteikti jāgriežas pie sava ģimenes ārsta, un attiecīgi tālāk ģimenes ārsts vai pats uzliks diagnozi, vai nosūtīs pie neirologa, vai arī pie algologa. Pie ļoti stipram pirmreizējām galvas sāpēm, kas nekad mūžā līdz šim nav bijušas un notiek bez provokācijas, noteikti jāsauc ātro palīdzību. Es zinu, kas pamostos, man galvas vienā no deniņu pusēm sāpēs, galva būs smaga, bet ar to jau ir pierasts, tā jau liekas tāda ikdiena. Jāatrod uz savs režīms. Kanisterapija un suņa iegāda arī ir viena no tām terapijām, kas man piespiež iet arī ar sāpēm ārā, un man suns ir jāizved 3 reizes dienā. Man tur nav attaisnojuma, kur šobrīd sāp galva. Ir jānolaiž tas viss tādā brīvgaitā un jāļaujās dzīvē vienkārši. Sižetu veidoja Kārlis Rudolfs Kaktiņš, Ērika Bukovska un Kerija Kieksta. Raidījums Kivī. Ārprāts. Tāda aizdoma, ka man kursa darba rakstīšana tāpat migrēņa jau piemetusi. Jā, tā mēdz gadīties. Bet zini kā, kad ir tiešām tāds trākas galvas sāpes, tu sajūti, ka tu pilnīgi gribi pazemē paslēpties, vienkārši kaut kur ierakties. Varbūt mēs varam kaut kādu sižetu par to apstīties. Jā, vispār
Būtu interesanti. Būtu vispār interesanti uzzināt, kas notiek mums apkārt, bet tā kā tieši zem mums. Aiziet! Ikdienā redzam traucamies tramvajus un trolejbusus pa Rīgas ielām, kā arī gājējs, kuram katram ir savs galamērķis. Taču nekad neaizdomājamies par to, kas notiek zem mums. Šodien dosimies ekskursijā pa Rīgas pazemes tuneļiem. Mēs šodien visi noiesim 700 metrus, un drosmīgākie varēs salasīt vēl kaut ko 200 metrus. Es esmu Veronika, un laikam varu sevi nosaukt par šīs pazemes mammu. Pazeme ir bieži vien tur, kur tu viņu negaidi ieraudzīt. Un tas ir visinteresantākais. Jā, man bija viens spocīgs atgadījums tepatās manā pazemē. Bet es eju, un tad pēkšņi man no tumsas kaut kas atsitās pret kājām. Un es tā nobijos, ka es pilnīgi iebļāvos, un tur visi bija gar zemi smējas. Un tad izrādās, ka es nemaz to nebiju pamanījis, bet tur bija kaķis. Ka šis tunelis visdrīzāk tika cietis Pirmā pasaules kara laikā, jo kara darbība notika arī ļoti tuvu, un arī šeit bija trāpījumi. Tas ir vienīgais tuneļa turpinājums šajā pusē. Un visticamāk, tur varētu iekšā būt šempulvara noliktava. Man sauc Ilja Odegovs, es esmu vietējais digeris. Digeri ir cilvēki, kuri pirmkārt ir interesēti nevis iekāpt kaut kādā šaurā caurumā, bet interesēti izpētīt vēsturi. Interesēti saprast, kas ir pa īstam slepens zem zemes. Nesen mēs to visu atrakam. Kas tur iekšā nav nevienam zināms, pat arī saimniekam. Jā, tas ir zārks. Es pats personīgi šeit kādreiz dzīvoju 3 nedēļas vasarā, tieši šeit bunkurā. Viss bija kārtībā, es neko nedzirdēju, neko neredzēju, un bija tik liels miers, un nezinu, es domāju, ka ja šeit kaut kas ir, tad viņš nobaidīs no mani un aizskrēja prom. Sāku krāt gan faktus, gan kopīgas zināšanas, gan arī objektus, un no tā saliku savu kopīgo skatu. Piemēram, šis filtrs tika ražots 89. gadā, kas ir 70 gadi vēlāk, kā beidzās Pirmais pasaules karš. Komplektā bija kaut kāds 100 šķēru varianti. Nezinu, kāpēc mediķiem vajag tik daudz šķērus, bet gan jau, ka kaut kam noderēs. No rīta jums viņu iedod zīmolīti. Jūs viņu ieliekat frontālajā kabatiņā šeit. Padomu laikā gan visiem tādu bija. Viņš uztver tikpat daudz radiācijas, cik jūsu ķermenis. Man šķiet, tas ir tāds filozofiskais, kas mums visiem ir iekšā. Jo tie laiki, kad varēja atklāt jaunu kontinentu, laikam ir beigušies. Jaunas planētas laikam vēl nav tik tuvs pasākums. Bet tā sajūta, ka tu esi pirmatklājējs, tas man šķiet tas, kas cilvēkus pilnīgi aicina atnākt un izpētīt pašiem. Cilvēki grib doties šādai ekskursijai, lai atrastu kaut ko interesantu, kaut ko unikālu. Tā kā tas ir vienīga un vislielākā pazemes sistēma Baltijā priekš cilvēkiem, nevis priekš komunikācijām. Cilvēki ļoti grib to apskatīt, kā 140 gadus atpakaļ pazeme funkcionēja kaut kas. Īpaši teicat, ka šeit bija kādreiz šaurslīža dzelzceļš. Un tas ir arī ļoti interesants priekš cilvēkiem, kā tā var būt eksistēt. Pazeme ir dzelzceļš, Rīga. Evelīna Kauķe, Aleks Holkova, Laura Trautmane, Rādījums Kivi. Vispār ļoti, ļoti interesanti to uzzināt. Man interesantākais bija tas, ka tur pat tiešām nespokojas. Es sagaidīju, ka tur būs spoki. Spoki. Labi, varbūt atgriežamies uz zemes un pastamies kaut ko citu, nezinu, baleti kaut kādas, nezinu. Tu gribi uzzināt, kas notiek baltā aizkulisēs. Tā kā vietā, kur arī citu netiek, jā? Tu piedāvā? Es esmu bijusi, bet priekš tevis mēs to varam izdarīt. Labi, tad skatāmies. Balets. Tas ir skaistums, grācija un vieglums.
vai arī tā izskatās no malas. Bet kā ir patiesībā? Kāda izskatās baleta dejotāja ikdiena? Un cik daudz spēka vajag, lai izskatītos vieglam kā spalviņai? Es esmu Latvijas Nacionālās operas un baleta vadošā soliste. Es dejoju baletā jau kopš 10 gadu vecuma, un baleta trupā esmu no 18 gadu vecuma. Manuprāt, lielākais mīts jau ir tas, ka baleta dejotāji neko neēd un dzīvo tikai uz tām salātlapām un ūdens. Bet patiesībā šī ir ļoti fiziski smaga profesija, un bez sabalansēta uztura un gudras plānošanas tu tālu netiksi, jo ir nepieciešama enerģija un spēks. Un tomēr ir atšķirība balets vai mākslas vingrošana, kur tiešām tiek bērni lausti, bet baletā bērni netiek lausti, un viņu kājas pakāpeniski tiek tiepti šie špagati, un tas viss ir ar prātu. Un arī pedagogi to visu dara ar prātu, un ar mūsdienu fizioterapijām un sporta zinātni, kas ar katru gadu attīstās arvien vairāk. Šī tehnoloģija, kā uzlabot ķermeņa mobilitāti, attīstās. Katras dienas disciplīna, ka tu pats sevi disciplinē nāk trenēties, ievērot šo te režīmu, jo motivācija ir viens, ka tu kaut ko vēlies darīt, bet bez disciplīnas tu neko nesasniegsi. Jebkura trauma ir māksliniekam ļoti sāpīga, un viņš pārdzīvo par to un cenšas pēc iespējas ātrāk izveseļoties un mobilizēt sevi darbam. Tajā mirklī, kad tu iegūsti kādu traumu, tu tikai saproti, cik ļoti tu mīli un cieni savu profesiju un cik ļoti tu vēlies dejot. Daudz fiziski posmi, ka tev ir jāpārvar sevi, gan arī pašā mentāli. Bez savas prāta disciplīnas tad uz priekšu netiks. No rīta ir treniņu stunda, un tad ir mēģinājumi, un vakarā ir izrāde, un es neizēju no teātra no 10 līdz 10 vakarā. Bet var arī būt diena, kad ir tikai treniņu stunda un pastāvīgi kādi vingrinājumi. Viss laiks tiek atdots baletam un tāda ārpus hobija, kas nebūtu tādi attiecināmi, lai es uzlabotu savas prasmes baletā, tādi nebūtu. Vienkārši es iemīlēju šo te mākslas skaistumu un vieglumu un pašas sajūtu, kā es pati jūtos būt šajā dejā. Un pēc tam pedagoģija, horeogrāfija, tas būtu tā kā skolotājs jau ir kā turpinājums. Tu apmāci jaunos un tu turpini dejot, tikai kāds cits to dara. Tad, Anija, pastāsti, kas tas īsti tev ir rokās? Rokās man ir baleta pačka. Latviskota tā būtu tilla kārtaine. Sastāv no vairākām tilla kārtiņām, kur iekšā ir arī stīpa, baleta bruncīša. Šie ir mēģinājuma savārciņi, un šis ir tāds klasiskais baleta izrāžu apģērbs. Puantes, kura katra balerīna izveido pati. No sākuma ir šīs atlasa kurpītes, un tad mēs pašas šujam klāt baleta lentes un gumijas. Neviens cits mūsu pašu apavus sataisīt nevar, un tāpat arī mēs neviena cita kurpes uzvilkt nevaram, jo viņas mums nederēs. Nu ko, tagad zinām, balets nav tikai skaists tērpi un vieglums. Aiz tā slēpjas spēks, izturība un ļoti daudz darba. Tas ir kā mākslas darbs, kas prasa pārcilvēcisku darbu. Un baletdejotāji, viņi ir īsti cīnītāji, tikai smalkākā izpildījumā. Ar jums kopā bija Daniela Bilmane, Paula Dziesma, Reizie Kļaviņa, raidījums Kivī. Ziniet, pēc garas dienas gribās aiziet kaut kur paēst, bet man parasti ir zobs uz kaut kādu pikantāku ēdienu. Jā, varētu kaut ko, no aziātu virtuves. Varam. Jā, tas būtu forši. Kaut ko ar pipariem. Jā, varbūt. Rāmens. Ko domā par to? Izklausās garšīgs. Es redzēju un dzirdēju, bet es neesmu ēdis patiesībā. Bet varētu uzzināt, kā to var pagatavot pašiem. Ok. Skatāmies. Čau, mans vārds ir Rojs. Esmu kulinārijas blogeris kopš 9 gadu vecuma. Sanāk, ka man ir 10 gadu stāžs. Un mani ir uzaicinājuši Kivī, lai es pastāstītu šodien par kādu recepti, kas ir vienkārši pagatavojama. Un īstenībā, ko es pats esmu sagribējis baigi pagatavot, sen neesmu ēdis rāmenu. Un tas ir tiešām ļoti vienkārši ēdiens. Aptuveni, ka viss samet katlā, ieslēdz uguni un aiziet. 1,5 litras, es domāju, ka būs ok. Es izmantošu divu veidu sojas mērces, izmantošu gaišo un tumšo. Gaišā piedos nedaudz sāļumu, un tad tumšā ir tieši priekš tās sojas mērces garšas.
Un, actually, es uzlikšu arī pannu sildīties, jo mums vajadzēs apcept bekonu. Nākamā lieta, ko es pievienošu klāt, ir vienkārši vistas buljons. Cik daudz viņu pievienošu? Līdz mana intuīcija saka man stop. Ko vispār instrukcija iesaka? Dažreiz ir vērts paskatīties instrukciju, saprast. 3 ēdamkarotes uz 1 litru, tāds sanāk, es izrādās šo laiku pievienoju ļoti maz buljonu. Viens no maniem mīļākajiem veidiem, kā atrast receptes, ir skatīties vecās recepšu grāmatas. Es vienkārši viņu šķirstu, pamanu kaut ko interesantu tur, adaptēju, zin kā, mūsdienu garšai, vai arī nē, vai arī vienkārši es tā arī atkārtoju. Tā, ausermērce 4 ēdamkaroti, kas man motivēja sākt nodarboties ar labdarību. Tas bija 13, 14 gadu vecumā, tāds bērna sapnis mainīt pasauli. Un, respektīvi, man bija tāds sapnis mainīt pasauli, un vienīgais veids, kā es tobrīd to zināju, kā izdarīt, ir izmantot to, tā teikt, slavu, to uzmanību, kas man bija tobrīd. 5000 sakotāju YouTube, es domāju pie sevis, ka es varētu viņus visus mobilizēt, lai izdarītu kaut ko foršu. Nu, un tā es uzsāku savu pirmo labdarības kampaņu, Pipara izaicinājums. Savācām diezgan foršu daudzumu ar naudiņu, un kopš tā brīža esmu turpinājis nodarboties ar labdarību. Un šobrīd, kas ir aktuāls, ir kafija labiem cilvēkiem. Tas nesen novembrī tika izlaists, respektīvi no katras paciņas pārdotās tiek ziedota nauda labdarībai. Rekur, dārzeņu rīva, burkāns, un tas, ko mēs daram, mēs varam uztaisīt strēmeles. Šīs strēmeles es visticamāk likšu svaigas. Tā, bekons ir done. Jūs katrs pats skatāties, cik jūs gribat to bekonu kraukšķīgu. Man patīk tā, ka viņš ir tāds, nu, pavisam kraukšķīgs. Neviens neapstrīd, ka šis bekons ir piededzis. Tā arī ir. Un tāds man arī vislabāk garšo. Tagad es lieku makaronus šeit iekšā. Tās ir 4 minūtes, kamēr viņas izvārīsies. Tā kā nevajadzētu kavēt laiku. Pagaršošu ātri pašu buljonu, kā tas ir izdevies. Man šķiet, ka kaut ko uz tās buljonu buņģiņas iepakojuma man safleitēja. Kaut kas te nav pareizi. Pasāļu, krietni pasāļu. Es pievienošu vēl 400 ml ūdens. Vienkārši pievieno vairāk ūdeni, un viss nebūs tik sāļš. Es neesmu nekāds profesionāls šefpavārs, nekādā skolā neesmu gājis, un visu esmu iemācījies pašmācības ceļā. Esmu nodedzinājis daudz pankūkas, esmu sačakarējis tik daudz kūkas, un es vienkārši pašmācības ceļā iemācījos, un bez jebkādām receptēm es vienkārši kombinēju garšas un skatījos, kas bija garšīgi. Un kas man vēl ir palicis, ko es vēl varētu sagriezt, tas ir pakčojs un bišķīt lociņi. Nu jā, nu garšo pēc jebkura cita salāta. Tāds bišķī paskāps īstenībā. Bišķīts kāps. Es varu savienot jebko ar jebko. Tas ir kā radās tas huligāns virtuvē. Pirmais eksperiments mans bija 8 gadu vecumā, tad, kad es savienoju plombieru saldējumu ar desu. Es vienkārši mēģinu kaut ko jaunu izdomāt, kaut ko, kas ir nebijis, kaut kādas garšu kombinācijas, kuras šķiet neloģiskas, jo ir jāsāk laust tos stereotipus, ka ir tādi ēdieni, kuri nekad nebūs sadarīgi. Es vēl joprojām nemāku pleitot ēdienu, un tā ir tā viena lieta, kas man vēl ir jāmācās, kā salikt visu smuki uz šķīvja. Tā, esmu pabeidzis ar šito, tad tālāk es pievienošu nedaudz šo te pakčoju. Es iesāku YouTube, jo es pamanīju, ka YouTube neviens nebija šajā ēdiena nišā. Nebija neviens food blogeris, kurš darbotos tieši YouTube. Tā kā es vienkārši nolēmu, ka jā, es varētu aizņemt to vietu. Un tas arī ir, ko es darīju. Es mēģināju būt nedaudz savādāks. Garšu mēs uzlabosim ar mononātriju glutamātu, garšīgo sāli. Man šķiet, ka tas arī ir viss. Nu, ko tad labu apetīti?
Tas buljons sanāca absolūti perfekts. Vot šitā ir štelle. Laura Romānova, Kristiāns Ločmelis, Kristīne Egle, raidījums Kivī. Nu, tad esam dabūjuši šīs dienas gan kultūras, gan izglītības devu. Šķiet, ka raidījums būtu jau jābeidz, jāiet uz tādu noslēgumu. Laikam gan. Nē, jūs jau padomājāt. Mums ir palikusi izloze. Jā, no pagājušās nedēļas. Siguldas zoo dāvanu karti. Tad noskaidrosim uzvarētāju. Jā, aiziet. Un dāvanu karti uz Siguldas zoo dabūja Laiskone, kurai mīļākais dzīvnieks ir suns. Jā, apsveicam! Apsveicam! Bet tagad gan ir laiks beigt šo raidījumu. Šīs nedēļas epizodu. Jā, lai arī kā negribētos, tomēr mums raidlaiks iet uz beigām. Bet nebēdājieties. Tiksimies nākamnedēļ. Čau, čau. Obligāti. Atā!